Vai tu zināji, ka tavs printers ļauj tev visu spiegot? Es šeit izprintēju testa lapu, un es jums parādīšu, kā tā izskatās zem mikroskopa. Šeit ir teksts, kurus tikko izprintēju, un šeit var redzēt maziņas zeltainas punktiņus. Un šie punktiņi kodē visu informāciju par tavu printeru. Šos punktiņus sauc par MIC dots, un tie tiek uzprintēti uz jebkuras lapas, kur tiek izlaists ar jūsu lāzeru printeri. Šajos punktiņos tiek iekodēts jūsu printera sērijas numurs, printēšanas laiks un datums, kā arī vēl papildus informācija. Kāpēc šie punktiņi tiek printēti uz lapām un kā pasargāt sevi no izspiegošanas? Oficiālā versija, kāpēc šie punktiņi tur tiek printēti, ir tāpēc, lai, ja gadījumā jūs printējat kaut ko nelegāli, piemēram, viltot naudu, lai varētu izsekot, kurš cilvēks šo ir printējis. Es gan pamēģināju savu printeru izprintēt 10 eiro, un no printera iznāca pilnīgi balta lapa. Balta lapa ar manu aci, bet paskatīsimies, kas ir zem mikroskopa. Un šeit var redzēt, ka pat uz baltas lapas ir redzami šie punktiņi. Tas nozīmē, ka iezīmēts tiek arī lapas, kuras tiek vienkārši izlaists caur printerim. Jā, printeros ir iebūvēta funkcija, lai nevarētu viltot naudu, bet cilvēki bieži vien vilto arī citas lietas, piemēram, spēļu kārtas vai pasmarks vai citas vērtīgas lietas. Un tāpēc ar šiem punktiņiem var atrast, kurš cilvēks to ir darījis un saukt pie atbildības. Manā pieredzē ir bijis gadījums, kur kāds cilvēks apgalvoja, ka viņš nav printētās lapas autors, taču pēc šiem punktiņiem varēja mierīgi atklāt, ka tas tomēr bija viņš. Bet ko dod šis printera sērijas numurs, printēšanas laiks un datums? Nu, piemēram, varas iestādes var pēc sērijas numura atrast, kurš ir printera pircējs un īpašnieks, un pēc tam viņu apciemot un uzdot jautājumus, kāpēc viņš konkrēto lapu ir printējis, vai arī pierādīt, ka viņš to tiešām ir darījis. Bet ļaundari var, piemēram, rakāties pa tavu miskasti, atrast lapas, kurš to esi printējis, piefiksēt tavu printeru sērijas numuru, un pēc tam viņi redzēs visas lapas, kurš to esi printējis, un pēc tam izmets. Tāpēc vienmēr drošā veidā iznīcina lapas, kurš to esi printējis, piemēram, tās sadedzinot vai izmantojot drošu papīra smalcinātāju, bet ja tu nodod to kādam citam, un tu negribi, lai kāds uzzina, ka tu esi šīs lapas autors, tad labāk izmanto tintas printeri. Jā, tintas printeriem ir dārgāk, bet tiešāds punkts nedrukāt, tāpēc tie ir grūtāk izsakojami. Diemžēl nepalīdzēs arī drukāšana uz svešiem printeriem, jo tā kā tiek iešifrēts arī printēšanas datums un laiks, tad pēc tā varēs noteikt, kurš tajā brīdī ir lietojis printeri. Tagad tu zinās, ka arī balta lapa nemaz nav tik tukša, kā tā izskatās, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.